Andžejs Reiters to gan varēs izskaidrot. Nu, droši vien. Vai poršanās tās, bet tas nebija sagatavos nopietni, tas tā bija. Jā. Pieteiksim, mūsu ciemiņi piesaki, un jūs mazbišķi tuvāk mikrofonam, lai jūs dzirdētu vēl labāk. Tātad, mūsu studijā tagad saki tu. Bioenerģētikas speciālists Andžejs Reiters. Latvija pirmais celiņš. Labrīt. Labrīt. Nu, tad tas pirmais, tas lielais bubulis jau vispār varbūt izdzirdot vārdu bioenerģētika. Nu, it kā kaut kas saistīts ar cilvēku, it kā saistīts kaut kas ar viņa enerģētiku, nu tad varbūt izstāstiet, kas tad tas tāds ir? Tajā ir krietni vairāk mītu nekā tas ir īstenībā. Tad, kad mēs esam priecīgi, tad mums kaut kā apkārt ir vairāk cilvēku. Tad, kad bēdīgi, tad mazāk. Tas ir iekšējais stāvoklis, bet īstenībā tā ir enerģija. Jo cilvēkam patīk tajā vietā, kur ir daudz, kur ir ātri, kur ir apjoms, un nepatīk tajā vietā, kur ir garlaicīgi skumīgi un kur apjoma nav. Reti, kuram gribās atrasties blakus cilvēkam, kurš gaužās. Līdz ar to bioenerģētika ir cilvēka enerģētiskā veselība, viņas veiklums, kārtība, pārvietošanās, mainīgums. Un speciālists ir tas, kas šos procesus zina, kā ieteikt cilvēkam viņu mainīt. Tas nav gluži tas pats, kas ekstrasens, kurš cilvēkam kaut ko ņem ārā, neliekot viņam pašam strādāt. Bet vispār, ja mēs pieķeramies pie nosaukuma bioenerģētikas speciālisti, krietni labāk man patīk izaugsmes treneris, jo tādā gadījumā es lieku strādāt cilvēkam, nevis daru kaut ko viņa vietā. Ar sāli nenodarbojos tā iemesla dēļ, ka ja reiz cilvēks ir kaut ko paveicis savā dzīvē, tātad viņam ir jāuzņemās atbildība par to un jābūt speciālistam, kur var pateikt, varbūt kurā vietā ir tas knips un tā nianse, bet jāizdara, jebkurā gadījumā tas būs viņam. Tā būs vienīgā lieta, kur tas būs efektīvi. Tāds ir mans ļoti specifiskais, varbūt bišķiņ atšķirīgais skatījums. Bet tur varēja būt tajā sāls gadījumā arī kaut kas no tās pašas enerģētikas. Jo, būtībā mēs jau ne jau tas dakteris, bet mēs paši turpinājām to procesu un iespējams, ka tas viss jau bija mūsos iekšā. Jā, viss noteļ. Katrai šim te pulkstenim, mikrofonam, kafijai, ingvera tējai, visam ir sava vibrācija ritms. Vējainam vai nomākušam laikam. Ūdens ir tas, kas uzsūc informāciju, jebkādu. Ja par šo te pašu kafiju, kas stāv uz galda, priecājos es, tātad viņa jau paliek nosacīt dārgāk, viņas tirgus vērtības palielinās. Ja par viņu priecājaties jūs, jo jūs viņu atnesāt, tad viņa ir vēl dārgāka. Ja tā rezultātā es varu izdarīt vairāk, tad viņa ir vēl paaugstinās vērtība. Tieši tāpat ir ar konkrētajā gadījumā ar sāli. Viens, jūs ļoti gribējāt, lai notiek izvesļošanās, tātad jūs jau pielikāt savu domu spēku, viņš jau ir bagāts, speciālists tam pielika savu domu spēku arī, tātad šis sāls jau bija krietni vairāk lādēts nekā pirms tam, un ja viņš ir klātienē cilvēkam, saskaroties, cik tas ir mitrums ūdens, kurš ļoti labi uzsūc informāciju, tad vienlaicīgi notiek tas izvesļošanās periods, bet ja cilvēks tam neticētu nemaz, tad viņš nebūtu iespējams. Visu to īstenībā radām gala rezultātā mēs. Varbūt tieši tajā brīdī jūs bijāt nobrieduši jau tikt galā ar to situāciju, bet pirms tam nē. Un tas solis bija tas, kurā es pateicu, jā, es to gribu. Vajadzēja to mazo pavadienu, to kaut kādu to āķīti, lai sevi iedvesmot līdz galam atrisināt konkrēto problēmu. Ļoti bieži tas ir pagrūdiens, un arī manā darbā tas tā sastopās, ka cilvēks principā jau visu zina, un šīs lietas nav nemaz tik ļoti mistisks, kā tam gribētos piezīmēt, bet viens mazais pagrūdiens, beidzot to izdarīt, ir tieši tas, ko var izdarīt speciālists šajā gadījumā. Tas, ko jūs teicāt par izaugsmi, tas nozīmē, ka jūs palīdziet cilvēkiem arī tikt pašiem ar to kaut kādā skaidrībā un to veicināt. Es pareizi saprotu, jā? Tas nozīmē, jā. Noņemot to mistiku un drīzāk iedodot kaut kādu pašam ticību. Es varbūt izstāstīšu lietu, par ko nekad neesmu stāstījis tādā open variantā vai tiešā ētrā. Es kādu laiku strādāju par dziednieku, nodarbojos tieši ar dziedniecību katram konkrētam cilvēkam. Beidzu es to darīt ļoti strauji vienā dienā, tad, kad es ieraudzīju, ka viss tas, kas tiek izdarīts, izejot pa durvīm, pazūd. Kādēļ? Tāpēc, ka tas cilvēks nepielika ne mazāko pūļu, lai ar to tiktu galā. Sanāk, kad es viņam noņemu viņa dzīves uzdevumu, ar ko viņam ir jātiek galā šā kā tā. Ja es to izdaru, īstenībā es zināmā mērā rīkojos noziedzīgi. Varbūt šis ēdiens ir nelielā
nedaudz pārspīlēts, jeb drusciņa es viņam par lielu pietāti dodu, bet jebkurā gadījumā es izdaru kaut ko, ko vajadzēja izdarīt viņam. No tā laika diagnostiku es skatos ar citām metodēm, bet pie veselības strādāju tikai kā izaugsmes treneris. Tātad liekot strādāt tam cilvēkam, kurš ar to grib tikt galā. Jā, bet ir, pieņemsim, ārkārtīgi aktuāls jautājums, un ne tikai sievietes, bet noteikti arī vīrieši grib zināt, kā tad, pieņemsim, izpētot savu to bioenerģētiku, izpētot to savu auru, kā var palīdzēt sakārtot savu dzīvi, un tas primārais jautājums jau vienmēr ir par tām attiecībām. Un kā sievietei saprast? Pieņemsim, viņa aura ir oranžā krāsā, nu tad kādas auras cilvēks viņam ir jāmeklē, vai kāda enerģētika viņam ir jāmeklē, nu kā to var bioenerģētika izskaidrot? Tu taču esi atradusi ko? Es jau vēstu, es gribu citām palīdzēt. Tas ir miljons jautājumu par šo. Es tā vienkārši piezīmēju, lai vīrs klausoties tagad nenodomā neko. Ka es meklēju kādu citu. Labi, es atradu tevi, nu man vairāk nevajag. Labi, neatgriežamies pie jautājuma. Ok, es uz viņu atbildēšu divās daļās. Pirmā ir tāda, nekādas konstantās krāsas aurā nav. Tas viss ir izdomājums. Jā, tad kā tad pieņemsim tā visa informācijas, piedodiet, ka es jūs pārtraucu. Bet ir pilns internets ar to, ka aurām ir dažādas krāsas un viņām ir, katrai ir kaut kāda nozīme. Un ienākot studijā, jūs pilnībā apgāzāt visu šo teoriju. Tad kur tad rodās visi tie mīti un kāpēc? Jā, kādu laiku atpakaļ, gadus, 10, 15, vienā mirklī, kad visi tie priekškari mums nokritās, tur padomīs, tad cilvēku uzzināja par iepriekšējām dzīvēm. Un tad visā pasaulē parādījās centieni, nevis pasaulē, bet, teiksim, mūsu reģionā parādījās centieni cilvēki, kas var noteikt, kas tad cilvēks iepriekšējā dzīvē ir bijis. Un izrādījās tad dīvaina bilde, kad ir bijuši ļoti daudz Jūliju Cēzaru, Napoleonu, Kleopatru, un nav bijis nemaz strādnieku, nav bijis sētnieku, nav bijis šoferu. Man liekas, tā bilde diezgan paradoxāla. Un šeit es arī vienlaicīgi tā nedaudz ar bārdu atbildu uz to jautājumu par auras krāsām. Mums ļoti gribās daudz mistiku, lai nestrādātu tā vietā, lai beidzot izdarītu kaut ko. Ja man šodienas sajūtu prieku sagādā tas, kad es zinu, ka es vakardien biju Cēzars, tad man vairāk prieku sagādā, kad es zinu, ka varbūt, ka es uz priekšu kaut ko var izdarīt, lai es par Cēzaru kādreiz kļūtu. Šī ir mana ļoti specifiskā attieksme, un auras krāsas labi pārdodās. Mītiskā ēna ap šo te visu un migo ļoti labi pārdodās, un, protams, kā gan to neizmantot vēl jau vairāk, ja tas lielai daļai nav praktiski pataustāms. Īstenībā šī ir ļoti praktiska un precīza zinātne, to sen jau pēta dažādas militāras struktūras, kas to izmanto smalkajās tehnoloģijās. Zinātne ir attīstīta ļoti pamatīgi, ir mehānismi, kas šos apjomus var izmērīt, bet par krāsas pateikšu pavisam viennozīmīgi. Tik ātri, cik mums mainās doma, tagad sarunas laikā pat, tik ātri mainās krāsas tajā ēteriskajā laukā, kas no mums izstaro. Tad, kad mēs smaržojam ar kaut kādām smaržām, tad tā jau ir aura, tas jau ir ēters. Tur, kur mēs visi trīs runājam, tas saucās ēters. Un tas ir augs, egregors, kurā piedalās vienlaicīgi visi tie cilvēki, kas viņu dzird. Tātad tā ir kopaura. Viņa mainās tik strauji, cik strauji mainās tēma, par kuru mēs runājam. Un ja brīdī, kad es sirsnīgs, tad loģiski, ka viņā būs vairāk zaļās krāsas. Nekāda viltība tas nav saistīts. Tad, kad mēs padomāsim par pikantumu, par seksualitāti, tad viņa paliks sarkana un viņā būs daudz dzīvīguma. Viņa mainās dažādās vietās ķermenī. Dažādi bloki, kas mums ir palikuši no kaut kādiem pārdzīvojumiem bērnībā, jeb noliegumiem, audzināšanā, viņi atstāja savu iespaidu kā sabiezējums zināmās ķermeņa vietās. Man varētu mēģināt būt asprātīgs prasīt, kādā krāsā ir reklāma, bet man vienkārši jāpalaiž reklāma. Laikam nemocīšos kaut kādiem jokiem, vienkārši viņu palaidīšu. Mēs tomēr iesim sarunā. Kailī Minoga. Pagaidīt? Jā, diemžēl viņai šoreiz jāpagaida, jo mūsu studijā... Mums ir interesantākas lietas, ko paklausīties. Andrzejs Reiters par bioenerģiju un par karmām un par to, cik visā tajā, ko mums mēģina iestāstīt, ir patiesības. Liena jau momentā mainīja reliģiju, viņa pat jau... Nemainīja jau gan? Izmeta visus papīrus par islāmu, par vispār, teica viss.
Viņa ir gatava pāriet jaunajā ticībā. Kas tad ir jaunā ticība, tavuprāt? Bioenerģija, kur viss ir. Bioenerģija, tā ir ticība, ja? Tas, ko mēs sākām par mistiku, mistiks jau nav. Enerģija, tas ir viss, kas mums apkārt. Okay, labi, bet tas tomēr ir mistiski, jo mēs to nevaram sataustīt un mēs to arī nevaram paņemt rokās. Bet tas, pie kā mēs palikām, labi, mēs aizrunājamies pie tām krāsām, ka tur ar tām krāsām patiesībā, viss nav tik vienkārši, kā mums to mēģina iegalvot, ka, piemēram, saka, ko es internetā izlasīju, un jūs sakat, ka tā nemaz nav, ka to vienkārši ir kā produktu vieglāk pārdot. Es gribu tomēr atgriezties pie tām sieviešu un vīriešu attiecībām.